Sveiciens visiem! Un šodien mums ir nodarbība postimpresionizma stilā, un kurā galvenais pārstāvis ir Vincents van Goghs. Ja, ļoti slavens mākslinieks. Viņš ir no Holandes, ja, Nīderlandes ir dzimis. Protams, viņš arī dzīvoja un darbojas arī Francijā. Tāpat, ka visi mākslinieki tolaik, kas attīstīja šo impresionismu stilu un tālāk, protams, Parīze bija tas centrs. Tad šeit mēs varam redzēt Van Goghu, tas ir viņš pats tas mākslinieks, viņš pats tā sevi ir uzzīmējis. Un jau no portreta mēs varam jau saskatīt, kā viņam šis stils jau ir citādāks. Un tāpēc ir arī tas vārds post, tas nozīmē tā kā pēc impresionisma. Ir līdzīgs, bet viņam jau nav tā kā tādi triepini punktiņi, bet mēs ļoti vienmēr labi atpazīstam Van Goghu, ka viņam ir tādas svītriņas. Ja? Un tagad, ja mēs šeit papētīsim viņa gleznas, tad mēs visur varam jau saskatīt, ka viņam patika izmantot tādas tā kā gārākas svītriņas. Ja? Un tieši šito stilu arī mēs mēģināsim arī šodien uzgleznot, kā mums sanāks. Vai mums sanāks kā Van Gogham vai ne. Ja? Piemēram, šeit tā arī. Ja? Mēs varam redzēt. Šeit cilvēki atpūšās. Ja? Un tad šeit visur gan arī cilvēka drēbes ir tādas svītriņas, gan apavi, ja? Gan debesis, kad viņš zīmēja, tad viņš visur rādīja ar tādiem svītriņiem. Un, protams, viņa slavenākais darbs, Zvaigžņota nakts. Jā, kur mēs redzam, te jau tādi pat virpuļi un tik interesantas formas, jau nav tik realistiskas. Ja? Mēs jau nevaram pateikt, ka impresionistiem bija tomēr realistiski, vienkārši ļoti krāsaini. Un postimpresionisms, viņš tomēr jau iet tālāk. Tā kā viņam joprojām interesē krāsas, spilgti visas toņi, bet tā forma jau paliek nedaudz citādāka. Viņa nav tik realistiska. Ja? Super. Ja, mēs varam vēl kaut ko papēt. Šeit ir viņa istaba, arī diezgan tāda slavena glezna, kur viņš pats uzgleznoja savu istabu, un te mēs varam arī kaut kāda citas gleznas iekšā pamanīt. Ja. Un tad, protams, arī saulespuķis. Saulespuķis arī ir viena. Viņam bija vesela sērija ar tiem saulespuķiem. Ir arī, piemēram, uz vairāk zilgana fona. Un tas bija tā, ka viņš gaidīja ciemos draugu. Un draugs arī slavens mākslinieks Pauls Gauguin. Viņš brauca pie Vincenta ciemos, lai viņi tur kopā pavadītu vasaru un kopā iet gleznot. Un tad viņš gaidot draugu, uzgleznoja vairākas tādas saulespuķu gleznas, lai vienkārši māja paliktu skaistāka. Ja? Lai neliktu puķis, bet uzlika gleznas. Super! Ja? Tad kopumā mēs ieraudzījām, par ko ir Van Goghs. Es šeit varbūt atstāšu dažas gleznas, lai mēs par tiem trepieniem, tiem svītriņam atceramies. Ja? Un tagad jau, protams, ņemsim mūsu lapu. Un sākumā, protams, mēs sāksim ar zīmuli. Ja? Un tad šodien mēs darbojamies nevis ar krāsam, bet ar eļu krītiņiem. Ja? Man šeit ir liela kasta, jums varbūt arī 12 vai 20 gabalī, tas kā der viss. Ja? Super! Un ko mēs, kāda mums būs tā ainava? Tad man plāns, šeit mums būs tādi koki. Mēs varam izdomāt, varbūt taisīsim vai no ūdens, vai no zaļus kokus, to mēs pēc tam izdomāsim. Tad mums būs arī debesīs, saule, šeit būs ēnas. Bet visu mums zīmēsim tādā Van Gogha stila. Ja? Super. Tā, sāksim ar tādu, vairākus kokus, it kā mums šeit ir. Un kas vēl interesants, to stumbru kokam droši var zīmēt nevis taisnu, bet var zīmēt tādu nedaudz vienkārši tā kā. Ja? Viņam patika modificēt tas lietas, ja? Ja līnija ir taisna, tad viņš to veidoja vairāk tādu. Ja? Tas ir, piemēram, viens stumbrs. Un tad
tie zāri, jā, mēs varam viņus arī uztaisīt kādus šeit. Piemēram, viens zārs, cits šeit. Jā, tāds arī jau uzreiz diezgan tāds neparasta tā forma. Piemēram, šeit man ir tāds stumbrs un 4 tādi neparasti zāri. Ja? Nesteidzāmies, jā, laiks ir. Mēģinām. Super. Un tad šeit kokam virsū es varu uzlikt vienkārši tādu kā to formu, kur jau būs tas zaļums. Ne? Un tāda stila ir Van Gogha koks. Un mēs varam pievienot vēl dažus kokus. Un šeit, kas ir svarīgs, ko vajag atcerēties, ka, piemēram, šis koks ir tā kā lielāks, viņš ir tuvāk. Šeit mālā es varu jau veidot, piemēram, nedaudz mazāku koku. Ja? Un tad mēs veidosim vēl kokus uz iekšu, un tad mums būs tā kā gandrīz kā alēja. Ja, nu, piemēram, šeit man arī tāds stumbrs ar koku. Ja, piemēram. Jums varbūt arī nedaudz citādāk tas līnijas. Ja? Un tad arī tādu kā cepuri uztaisim kokam. Super. Un tad es šeit uztaisīšu tādu nedaudz kā līniju. Jums to līniju var arī negraznot, bet tas ir tā, ka, lai paliks, tā kā mēs ejam uz iekšu. Ja? Šeit ir tā kā konstruktīva līnijas, pēc tam viņu nodzēsīšu. Bet tā, lai es varu tā kā, piemēram, lai tie koki, viņi iet man uz iekšu. Un šeit jau es varu veidot tādus nedaudz mazākus kokus. Ja? Piemēram. Ja? Jau gan stumbrs var būt mazāks. Ja? Un tā pati forma. Kaut kur ārī, ja, piemēram. Ja, un šeit jau, protams, tad, piemēram, tie aizmugurē koki, es jau neredzu tos pilnībā, es redzu tikai to daļu. Tā, cik mums ir 4 ir. Ja. Šeit vēl kāda. Jums jau varbūt arī nedaudz citādāka to koku kompozīcija, ja? Tas jau varbūt. Ja? Nav obligāti ļoti uz līnijas, ja? Šeit arī speciāli nedaudz taisu, tā kā. Viena nedaudz augstāk, viena nedaudz zemāk. Super. Tādu vajag. Ja, ja gribas, var arī. No, es uztaisīšu vēl vienu pēdēju. Šeit arī nedaudz liela.
Mhm. Jā, mēs to varam uzturēt. Varbūt tas ir tagad pārkā aizēja, jā, vai kāds meža pārkā, jā, kur tāds koki. Mhm. Nu, varbūt tuvākai parādīšu. Mhm. Var saskatīt. Mhm. Super, jā, sagadīsim, lai visiem ir, lai Adelīnai arī ir koki. Mhm. Tavs. Gatavs, super, malacis. Kā tev, Adelīna? Ir. Ir, super, jā, paldies par pirkstiņu. Ko mēs vēl pievienosim? Vēl pēdējā lieta ar zīmoli, un tad jau ķersimies klāt krītiņa. Mēs šeit pievienosim tādas interesantas ēnas. Ja, mēs zinām, ka impresionistam ļoti patika taisīt ēnas. Tad mēs šeit arī tādas varbūt kaut kādas arī lielas, tādas lielākas neparastas ēnas. Tad mēs teiksim, ka šeit mums ir saule, saule spīd tā kā aizmugurē, tā kā mums uz acīm, un tad šeit mums priekšā būs tādas. Un arī ēnas var taisīt tādas, jā, nedaudz pat dīvainākas formas. Kas ir labi, kad mēs jau dodamies uz postimpresionismu, vēlāk mums būs arī kubizms, ka jau nav jābūt tik precīzi ideāli kā realisms, bet šeit jau var taisīt tādas, jā. Rekuļas te. Vienkārši leja arī tāda sanāk tādi, nu kā burbuļi, jā. Katram stumbrām lejā vairāk tādu, nu izvēlamies tomēr arī tā kā vienādu virzienu, jā, bet ēnas iet uz mums, tad mums sanāks arī forši. Mums būs zeme viena krāsa, ēnas citas, un tas arī būs diezgan krāsains darbs. Jā, sagadīsim, lai visi pabeid, nesteidzamies. Es vēl pastāstīšu varbūt arī par Van Gogu pašu. Viņam nebija viegla dzīve. Tagad viņas gleznas ir ļoti slavēnas, maksā milzīgu naudu vai pat nepārdodas. Bet kamēr viņš dzīvoja un gleznoja, nu, viņam gāja diezgan grūti, jo atbalsta nebija. Viņu tikai viņa brālis. Viņa brālis viņu atbalstīja visu dzīvi. Viņš viņam palīdzēja, bet tā kopumā diezgan gan emocionāli, gan ekonomiski negāja viegli. Ja? Bet galvenais bija brīdis, kad viņš izlēma, ka viņš grib kļūt par mākslinieku, un tad viņš jau visu laiku gleznoja ļoti daudz. Ja? Un mēs varam arī pamanīt, kā mainījies arī viņa stils, kamēr viņš dzīvo Holandē, viņam bija vairāk tādas brunganīgas gleznas. Kad viņš pārvācās uz Franciju, tad viņš iepazinās ar impresionistiem, un tad viņam gleznas palika krāsaini. Tā, kur Nora mums pievienojas, jā, nedaudz nokavēts, bet cerāms, tūlīt mēs sasveicināsimies. Sveika, Nora! Mēs jau iesākam, jā, tu vari paskatīties, kas mums ir, nekas sarežģīts nav, tas ir viss, kas jāuzzīmē ar zīmoli, mums ir tādi koki, jā, Van Goga stīlā, tad ir tādi nedaudz šķīvi stumbri, diezgan viegli tāda cepurīte, jā, kā kronis, jā, un ēnas, šitie tādi burbulīši šeit lejā, tas ir ēnas. Ja, tad tu vari arī sava lapiņa diezgan ātri uzzīmēt kokus ar ēnam. Ja, un tad turpināsim. Super. Tā. Adelīna, tev viss gatavs? Ja? Super, Adelīna ir, jā. Tā. Tad
Sāksim. Pirmā krāsa, ko mēs izmantosim, būs dzeltena krāsa. Ja, mēs ņemsim dzeltenu. Jāpaskatās. Ja dažreiz kritiņi varbūt arī netīri, tas ir normāli, jo ar kritiņiem mēs varam arī, ja, tad es varu vai nu šeit viņu tā nedaudz notīrīt. Vienkārši es gribu, lai man saule ir tīra un šeit man nedaudz zaļš. Laikam pirms tam biju gleznojusi. Un ko mēs darām? Mēs paņemam mūsu dzeltenu un šeit uztaisam apli, tas būs saule. Ja? Ja? Reku. Ja? Kopumā arī, kad mēs strādājam ar eļļas krītiniem, patiesībā ir vieglāk strādāt, kad tas papīrs nav balts. To var, piemēram, vai nu iepriekš nokrasot ar guāšu, vai arī jau paņemt krāsainu lapu. Protams, var strādāt arī uz baltu, bet vienkārši kā tāds padoms, ka forši strādāt uz, piemēram, gaiši zīla vai pēlēka. Ja? Super, ko mēs darām nākamā? Mums ir saule, un tad mēs ejam vienkārši tādas līnijas apkārt. Ja? Tad tā kā lielāka līnija. Un tai apkārt būs vēl viena. Un tā mēs ejam līdz mēs sasniegsim malās. Ja? Šeit leja, protams, mums jau drīz būs koki, tur mēs neturpinām. Bet tad turpinām sānos, vienkārši taisam tādu kā zebru līnijas. Ja? Un uz abām pusēm. Šito pusē. Ja? Un kā mēs strādājam ar šiem krītiņiem, šeit arī mēs varam darīt tā, vai mēs spiežam ļoti viegli, bet ja es gribu, lai tā krāsa man ir košāka, tad es vienkārši man jāspiež nedaudz stiprāk, un tad uzreiz jūs pamanīsiet, ka tā, krāsa paliek spožāk. Ja? Tad dažreiz man vajag nedaudz, tad es tā kā neīpaši stipri, ja? Spiežu. Un tas ir pirmais, ko mēs izdarām. Nu, jau kaut kas interesants mums veidojas. Un, ja, varam turpināt. Pirkstiņi ir, super, Adelīnai ir. Jā, arī, jā, visiem super. Nākamā krāsa. Tātad, ja jums ir otra dzeltena krāsa, kas ir tumšāka, ņemam to, ja nav, var paņemt vai nu ohru, jā. Tad sanāk dzeltenais, bet kas nedaudz tumšāks, jā. Var arī, piemēram, pamēģināt un paskatīties, jā, piemēram, sānos, kura man krāsa ir labāk. To mēs liksim arī pie saules. Es pamēģināšu sākumā to nedaudz tumšāko dzeltenu. Un ko mēs tagad darām? Mēs šeit starpā liekam, bet jau svitriņas. Tad es lieku, bet jau mēs varam likt gan starp tam līnijam, ko mēs uzzīmējam, gan nedaudz pa virsu. Un tad mums būs tāds jau stārojošs efekts, ja? Un liekam svitriņas tāpat gar visu malu jau līdz beigām. Ja, šeit var, protams, arī
Kāda tā līnija var būt garāka, kāda var būt īsāka. No. Jā, nekas nav grūts, vienkārši saliekam svitriņas starp tiem dzeltenam līnijam, kas mums jau ir. Super. Un ar to mūsu debesis ir gatavas. Un mēs turpināsim ar kokiem. Un šeit es aicinu nobalsot. Vai mēs taisam zaļus kokus, vai mēs taisam rūdens kokus? Zaļus. Zaļas, ok. Zaļus. Arī zaļš, ok. Tad vienbalsīgi ir zaļš. Super. Tad arī mums ir jāizdomā un jāsagatavo vismaz 2 zaļi. Ja? Skatāmies, kādi ir, kaut kādu tumšāku un kaut kādu gaišāku. Ja? Paskatīsimies arī, kāds zaļš ir. Un šeit patiesībā ar pastelēm diezgan vienalga. Mēs varam sākt gan ar gaišāku, gan ar tumšāku, jo viņi diezgan viegli pārklājas. Ja? Tāpēc es aicinu, arī pamēģināšu šita tumša, šita. Nē. Es sākšu ar tumšāko. Ja? Un mums visa glezna būs pēc šī paša principa tādas vitriņas. Ja? Un tad šeit, kur mums ir jau tādas cepures, es arī atkal eju un taisu svitriņas. Ja? Bet šeit jau tagad es sekoju koka formai. Ja, ja viņš ir tāds apaļīgāks, tad arī. Ja, un es tā kā piepildu. Ja? Tie stumbri, lai paliek. Bet šeit es piepildu. Šeit starpā man būs tad vēl cita krāsa. Ja? Šeit starpā man būs vēl tā gaišāka zaļa krāsa. Ja? Tāpēc mierīgi mēs atstājam arī vietu. Kopā mēs spēlējamies. Ja? Svītriņas, vienas kārtas vairākus. Pa labi, pa kreisi, ja? Atkarībā kā iet tas koks, tā mēs arī piepildām visus mūsu kokus ar zaļu. Ja? Ja? Un atceramies par to, kā mēs spiežam. Ja? Es varu spiest stiprāk, un tad tā līnija, ja, man būs gan košāka, ja, tur būs vienkārši vairāk paliks tas materiāls. Ja. Kaut kur pazuda, kaut kas notika internetu lukā. Nekas, gan jau būs atpakaļ. Un smuki zāli. Protams, tur, kur koks savienojas ar debesīm, jā, tur arī droši varam tādus stiprākus, resnākus arī likt. Jā, piemēram, koka iekšā var jau arī mazākus, mierīgākus. Super, un arī nesteidzēmies, laiks mums ir. Aizpildām. Sākumā tad mēs pildīsim ar vienu zaļu krāsu.
Un, kad ir gatavs, var ņemt droši otru zaļu krāsu. Ja? Es jau sākšu arī ar otru, bet vienkārši, lai jums ir redzams, ja? Kā sanāks, kā tas darbojas. Ja? Arī, ja, piemēram, šeit ir papīrs, droši var ņemt nost, ja? Lai ir ērtāk strādāt ar krītiņu. Tagad padomāšu, varbūt pat nedaudz gaišāku paņemšu. Ja? Ja, kas man tagad notika? Es paņemu, man likas tā kā gaišāk zaļš, bet kopa patiesībā viņas tā kā, diezgan vienādas. Tāpēc es domāju, paņemšu vēl gaišāku zaļu krāsu, un lai izskatās, tomēr, lai nedaudz tas kontrasts, ja? Jo strīpiņas, protams, ir vienādas, tad mums neradās, ja? Un tad šeit man ir tumši zaļš un vēl tad gaiši zaļš. Un tad kā interesantāk izskatās. Un šeit, protams, var ne tikai divas krāsas, bet arī vairāk. Ja, piemēram, jums ir vairāki zaļas krāsas. Ko darīt, ja jums tikai viena zaļa krāsa, piemēram? Tad Elles pasteles un tie krītiņi, viņi tos var arī maisīt vienu starp otru. Ja? Piemēram, šeit man tumši zaļš, ja es likšu pa virsu dzeltenu, tad man būs gaišāks. Ja? Tad, ja, var, piemēram, pielikt tur arī nedaudz tādu zilganīgi zaļu krāsu arī. Rekur, lūk, ir atpakaļ. Uz veselību. Paldies. Lūk, ka pievienojas. Ja, un nesteidzīgi mēs turpinām. Re, kur ir paradies atpakaļ. Un nesteidzīgi taisam zāļus kuplumus. Adelīna, tev jau gatavi koki, ja? Super, redzu tavu pirksteņu, tev gatavs, super. Sagaidīsim arī ziņas no pārējiem, ja, kad būs gatavs. Jā, es zinu, Adelīna darbojas ātri, bet sagaidīsim visus, ja. Es šeit vienkārši salikšu jau Adelīnai kā mājienu, kādas krāsas mums būs nākamās. Nākamās krāsas man te ir gaiši un tumši brūns. Ja? Tā, kaut kas tur notika ar internetu, pazūd man. Lūkā. Cerēsim, viņi paspēs. Es ceru, ka Norai arī iet labi, ka Nora paspēja. Ja? Ja nedod ziņu, bet tad mēs ar Adelīnu turpināsim, vai ne? Tā. Kāda mums būs taktika ar šiem stumbriem? Van Gogam ļoti patika taisīt arī kontūrus. Un viņa gleznas mēs varam arī ieraudzīt diezgan viņam tā kā
viņš, protams, ne visur, bet kaut kur viņš arī tādu tumšāku pārvilka. Ja? Es paskatīšu, varbūt vēl kāda glezna to var redzēt. Un šita laikam vislabāk var redzēt. Varbūt arī šeit, kur viņa istaba arī mēs varam redzēt. Ja? Tā kā viņš precizē. Un to pašu mēs izdarīsim šeit ar kokiem. Sākumā mēs paņemsim to gaišāku brūnu krāsu. Un šeit mums nevajag taisīt strīpiņas, mēs vienkārši aizkrāsosim. Vienkārši aizkrāsosim stumbrus. Un tad ar tumšāko brūnu krāsu mēs uztaisīsim to konturu. Un šeit ir tumšāks, es uzreiz parādīšu. Un šeit es tad varu uztaisīt konturu tam kokam. Ja? Aptuveni šitāds. Ja? Un šeit, kur stumbras, atkal atceramies, ja? Es varu spiest vieglāk, un tad man tas krītiņš izskatās vairāk kā tāda tekstūra, jo tad viņš neaizkrāso visu, bet tā kā parādās arī tā kā spīdumiņa. Un patiesībā izskatās nedaudz pat kā koka tā tekstūra, ja? Kā miza. Un tās konturs var nevilkt tā kā visur. Ja, var, piemēram, tikai kaut kur tā kā, ja? Ja? Tā kā viņu var pārtraukt to līniju. Ja? Tā izskatīsies smukāk, nevis viena tā kā tārpiņš bezgalīgs, bet tā, tur ieliku, tur. Un, Un pēc tam, kā mājās darbs mājās, jūs varat paši izmēģināt līdzīga stilā ar tādiem pašiem svītriņiem, uzgleznot to, ko jums patīk. Varbūt mājās kaut kāda vāze ar puķiem, tad arī šitu var tā izmēģināt. Ja? Varbūt kāda mājās ir dzīvnieks, tad var mēģināt tu dzīvnieku arī. Sākumā uzzīmēt ar zīmuli to konturu, piemēram, kacis. Adelīne, forši kacis. Sākumā uztaisi konturu, un tad tu vari tā ar tiem pašiem strīpiņiem, piemēram, paņemt gaiši oranžo, un tādu tumšāki oranžu un dzeltēno, un samaisīt tos. Tā. Neatgriežas. Un tad, ja viegli, sākumā var visus kokus uztaisīt ar to gaišāku brunu krāsu, un tad paņemt tumšāku, un tad aiziet visiem kokiem pāri. Uztaisīt. Vienīgais, kas ir grūti ar krītiņiem, tas, protams, taisīt ļoti tievas un smalkas līnijas. Ja? Tāpēc ar to uzreiz jārēcinas, plānojot savu gleznu. Ja? Var, protams, arī kombinēt, ja? Kaut ko uztaisīt ar krītiņiem, tad var kaut ko, piemēram, ar zīmīļiem, vai pat ar marķieriem pielikt, ja gribas kaut kādu tādu, tur acs vai... Okay. Sveiki, forši, kā atpakaļ, cerams, internets. Jā, mēs jau, šis, es atkartošu, ko mēs šeit izdarījām. Nekas nav grūts, mums bija gaišāki,
gaišāka brūna krāsa un tumšāka. Un stumbrus sākumā vienkārši aizkrāso. Šeit jau nevajag strīpiņas, šeit stumbrus vienkārši aizkrāso ar gaišāku brūnu krāsu. Un tad paņem tumšu brūnu krāsu un uztaisi vienkārši kontūru. Ja? Tas arī Van Gogam ir tāds paņēmiens, ka viņš taisa tādus tumšākus kontūrus. Un tad šeit mēs arī izmantojam šito paņēmienu. Ja? Tāpēc ceru, ka jums sanāks ātrāk, ātri to arī panākt. Un tad mēs gaidām, protams, tad paši koki bija tumši zaļš, gaiši zaļš, un stumbri ir aizkrāsots un kontūrs. Tāpēc nesteidzīgi sagaidīsim, lai visi tiek līdzi. Es paskaidrošu, es redzu, Adelīna jau gatava turpināt, es tikai paskaidrošu, bet gaidīšu arī. Nākamā krāsa, ko mēs darīsim? Kas mums paliks? Mums paliek zeme, un mums paliek tas ēnas. Tad zemē es paņemšu tādu vai nu siena, atkal tas ir kaut kas starp dzelteno un brūno, Arī pārsvarā vienmēr arī kas cita ir. Nāk dzeltenais, nāk ohra, nāk siena, un tad ir brūnais. Un tad šeit var ņemt gan to sienu, varbūt arī kaut kur pielikt arī to tumšāko brūnu arī, ja gribās. Un tad mēs atkal atgriezīsimies pie strīpiņam, bet bez ēnam. Ēnas mums būs interesantākas, viņas mums būs zilgāni, violetas. Tāpēc tagad vienkārši mēs taisam šeit to zemi, un līdzīgi tāda ziņa. Mēs varu šeit likt, piemēram, es izvēlos virzienu, un vairāk, protams, tas līnijas man nāks horizontāli. Var nedaudz tāda kā ar vilnīti. Un šeit, ko es varu darīt? Piemēram, tur, kur man ir koki, šeit es varu vai nu līdz galam, vai nu es varu šeit arī tā kā vairāk līdz kaut kādam brīdim likt tos zeltenīgus. Un tad, ja man gribas, es varu atkal pielikt šeit nedaudz zaļš, it kā tur vēl
iekšā vēl ir kaut kāds zaļums. Ja? Tagad mums uzdevums aizpildīt zemi. Ja? Ja kādam palika šeit ļoti daudz tas telpas, ja? Tad šeit var likt arī klāt nedaudz zaļš, lai izskatās, ka tur vēl tāluma arī ir koki. Ja? Ja varbūt kādam tie koki jau sanāca baigi kupli, tad varam strādāt tikai ar šito ar sienas krāsu. Ja? Un re, kur es veidoju tas līnijas arī, viņas diezgan tādas, kā tādi vilnīši, ja? Kaut kur ir taisna, kaut kur skatās uz leju, kaut kur skatās uz augšu, tas spēlējoties, ja? Un tad, tāpēc Van Gogam gleznas, viņas arī izskatās nedaudz tādas kā kustīgas. Ja? Īpaši tas zvaigžņota nakts, ja? Tad tur jau pat var nedaudz tā kā sajūst to, ja? To virzienu, ra, kur viņam ir, tas nāk līnijas, ja? Tie virpulīši. Tas pats. Un šeit, piemēram, un kas vēl? Piemēram, šeit leja var mierīgi taisīt garākas līnijas. Šis ir paņēmiens saistīts ar perspektīvu, kad lietas, kas ir mums tuvāk, mēs to zīmējam lielākus, ja, un lietas, kas ir tālāk, šeit kaut kur tālumā, kur iekšā kokos, tur es varu taisīt jau tādas mazākas līnijas. Ja. Un tad šeit man leja man arī aizpildas tā virsma ātrāk ar lielākām līnijām. Un tad man arī rādas tas efekts. Ja. Un, protams, šeit arī, ja, piemēram, jau palika garlaicīgi ar to vienu pašu krāsu, var arī, ja, paņemt nedaudz šeit arī to tumšāku, piemēram, ja, to brūnu nedaudz arī starpā kaut kur pielikt, ja gribēts. Ja. Nu, tagad būs nedaudz tāds arī, ja, darbiņš aizpildīt to visu pārējo strīpiņu. Nu, tā ir tas darbs, bet tad paliks tikai mazas ēnas jau, ko aizkrasot. Pēc, jā. Un tas ir tāpēc, ka es minēju, ka ar kritiņiem forši strādāt, kad ir kaut kāda tāds krāsains pamāts. Piemēram, ja tagad man būtu, ko es varu tu darīt, ka pirms es nokrāsoju visu lapu ar guāšu, un es paņēmu, piemēram, gaiši dzeltenu krāsu. Ja? Un kad ir sauss, guaša arī rāda tādu foršu pamatni, nedaudz tā kā matēts, un tad visu es strādāju ar krītiņiem, un tad man patiesībā tā kā jātaisa mazāks darbs, jo tad tie baltumi, viņi tā kā jau man netraucē, jo tur man visu laiku ir kaut kāds fons. Ja, ja mēs strādāsim nākamreiz ar krītiņiem, es noteikti brīdināšu. Ja, šoreiz es, protams, gribēju arī uz balta, lai visiem ir. Protams, parasti jau ir balta lapa sagatavota, bet var arī. Nu, redz, sanāca vesela jūra stripiņam, jau man liekas, man jau pa daudz.
Un, protams, es jūs aicinu strādāt mājās, kā mājas darbs, jā. Jūs varat paņemt arī, vienkārši aiziet paskatīties, varbūt virtuve kaut kās, varbūt tur ir kaut kādi augļi, varbūt kūka, un tad, piemēram, tāda stīlā arī uzzīmēt kaut ko, kas atrodams virtuvē. Un tad uzzīmēt kaut ko, kas atrodams jūsu istabā. Varbūt kaut kāda rotaļlieta, tāda mīļākā. Un pavisam sarežģīts būtu uzdevums kā mājas darbs. Skats no loga. Ja? Katram ir savs skats, tad vienkārši paskatīties, un kas tur ir. Un tad arī Van Gogha stīlā pamēģināt tādam svītriņā. Es redzu, Adelina jau gatava, vai ne? Ja? Super, pirkstiņu redzu. O, arī pirkstiņu. O, nu super. Nu, tad pēdējais solis. Šeit man ir violeta krāsa un ir zilā krāsa. Jūs atkal varat izmēģināt, piemēram, ja ir vairākas zilas krāsas, kura labāk jums patīk der, bet violetu noteikti paņēmiet. Ja? Un ko mēs darām? Tad mums palika ēnas. Mēs turpinām līdzīgu virzienu, tāpat kā mēs darījām to zemi, ja? Lai mums tā kā turpinās. Vienkārši mēs mainām krāsu, un tad tāpat ar tādiem strīpiņiem es taisu zilgani violetas ēnas. Varbūt šis gaiši violets ir smukāks. Ja? Ja jums dažādi violeti pieejami, jāpaskatās, kurš ir labāks, arī zilāks, ja? Tā kā arī savienojuma. Saku, man likas tumši violets, bet tagad gaiši violets, man liekas, izskatās nedaudz košāk. Un tāpat, tā paša virziena, varbūt arī gaišāk. Un tas tad tagad mums būs noteikti impresionisma un postimpresionisma stils, kad ēnas mēs uztaisam nevis melnas, bet ēnas mums ir zilgani violetas, un viņas nav tik tumšas, viņas pat košas. Ja. Un tas ir arī fināla lietiņa, kas mums jāuztaisa mūsu gleznā. Un šodien jūs esat iemācījušies, iepazinušies ar tādu mākslinieku kā Vincents van Goghs. Viņš piedzīva Nīderlandos, un tad viņš arī ceļoja, un ļoti daudzus gadus viņš nodzīvoja Francijā. Tam Francijas dienvidos, ja, tur viņš arī nomīra. Ja. Un tad viņa labākais draugs bija viņa brālis, kurš viņam ļoti palīdzēja. Un ir arī interesants stāsts, ka vienu reizi, es jums to parādīšu, vienu gleznu. Ja? Kamēr jūs vēl turpināt? Adelina, paskaties, kur vēl viena ir tāda glezna. Tas ir arī Vincenta van Gogha glezna. Un ir ļoti interesants stāsts par šo gleznu. Šeit mēs varam redzēt, tas ir koks, kas sāk zīrēt, ja, pavasarī. Varbūt tas ir cirsis. Jā, man liekas, tas ir ciršu koks. Un kāds ir stāsts par to koku? Ir tā, kad viņam brālim piedzima dēls. Tad Vincents, viņš bija ļoti arī priecīgs par šo notikumu. Un kā dāvana viņš uzgleznoja šo gleznu. Un patiesībā tā ir viena tāda no priecīgākam gleznam. Un tas jau bija tāds periods, kad viņam jau bija vairāk tādas drūmākas gleznas.
jau dzīve gandrīz beigās. Un tad viņš to gleznu uzdevināja savam brālim, ja, par godu, ka viņam piedzima dēls. Un beigas jau, kad jau Vincents Van Gogs, kad jau nomira un brālis arī nomira, tad tas dēls viņš pēc tam atklāja Vincenta Van Goga muzeju, ja, tad viņš to dibināja. Tas tāpēc ļoti, un tad tur arī kārājas šobrīd Amsterdamas muzeja ir šī glezna, rekur tāds interesants stāsts. Ja. Super. Man šodien arī bija līmlente, pat ja mēs nedarbojamies ar krāsam, vienalga palīdz nostiprināt, un lai tas tā maliņa mums palīdz tīra. Sev es jau ņemu nost. Ja. Jūs vēl turpiniet, ja kādam vēl vajag, protams, laiks vēl ir. Ja, vēl droši var kaut kur arī vēl labot. Ja liekas, kaut kur vajag košāku krāsu, vai vajag kaut kur palika tukšu mīnī, var arī pārī, ja, likt. Tas ir interesants ar eļu kritiņiem, ka var mierīgi, piemēram, pat ja man ir kaut kā, nezinu, tumša daļa, kur ir stumbrs, es mierīgi var paņemt pirms šeit to gaišāku un pārvilkt. Un tad aizkrāsot. Ja? Viņas tur miksējas, bet nav tā kā var salabot. Rekur, piemēram, tur stumbrs. Es skatos, jā, jau viena glezna jau ir gatava. Es pabeidzu. Ir pabeigta. Super, un Adelīna arī mums strādā arī kopā. Mēs skatāmies, vai, cik smuki jums sanāca. Man ļoti, ļoti patīk. Jā. Tad es jūs abus aicinu arī pierakstīt Vincenta Van Goga vārdu. Tā kā mēs viņu izmantojam, ja, tad varbūt kaut kur aizmugurē. Ja, mums šodien nav krāsas, var mierīgi aizmugurē vienkārši uzrakstīt šitos vārdus. Vincents Van Gogh. Ja? Šitos tā kā gada skaitļi nav obligāti. Nu, tas stila postimpresionisms, kā gribās. Ja? Bet galvenais, lai jo mēs paņemam viņa stilu, pētījam viņa gleznas, ja, un tad, lai mums atmiņa paliek, uzrakstam Vincents Van Gogs. Ja, latviski, protams, ja mēs gribam, tad mums jāpieliek burtiņš S, bet šita ir tā kā oriģināli, ja, viņam, vai angliski. Jā, super. Gatavs. Jā, gatavs. Go. Manga. Vai tev patīk šodien gleznot? Jā. Jā, super. Adelīna, vai tev patīk šodienas nodarbība? Es māmu cepuri. Es redzu, tev ir mākslinieka cepure, jā. Pasaki, Adelīna. Man patika. Patika, super, paldies. Man prieks, ka tev patika. Jēj! Šodien bija vislabākā diena. Man liels prieks. Tad es gaidīšu tevi kopā ar tavu brāli nākamreiz kopā, vai ne? Ja gribat, protams, kopā jautrāk. Super, es ceru, Nora, tev arī tur viss sanāca. Es jūs redzēju. Super. Vai sanāca, vai paspējat panākt? Jā? Super, maleči. Vai varam pacelt gleznu, ja ir kas, jā? Ja gribi padalīties, vari parādīt savu gleznu. Es tagad nokradīšu.